Izdomāju nedaudz paeksperimentēt, kaut ko jaunu pastīties. Nezinu, kā tie ar zivīm, restīvi sapaliem. Ūdens tāds it kā ir atkrities, krītošs, bet es teiktu, ka diezgan netīrs. Šeit tāda strauticīta sekla te vēl kaut cik, bet tur tālāk uz priekšu bija piebraucis, kur dziļāks, tur tāds vēl vispār netīrs. Un kāds ir, tāds ir. Posmiņš nebūs liels. Tā tīri pastīties, izpētīt, vai vispār ir perspektīva. Kādreiz kādu garāku posmu te mēģināt. Jaunā laiva. Pagaidām dzīva un vesela vēl. Redzēsim, cik ilgi nokalpos. Iepriekšējais pūslis, kādu 5 gadi izturēja. Tā, nu ko jāsāk? Nav ko vilkt garumā. Aiziet! Tāda sākums pagaidām tāds super sekls. Tur 30 centimetru dziļums. Es tie pie zemāka līmeņa jau te vispār jau laiva jāvalk pa akmeņiem. Uz priekšu tur paliks dziļāks. Tā vajadzētu būt. Tad pagaidām tikai sēklāks paliek. Šī būs skatās, ka jāpastrītē. Jaunai laivai dibens. Nu, knapi. Ir! Hā! Ir te sapaliņš. Nepagāja ne 10 minūtes. Man, protams, ka viņš te ir. Kurā upē nav. Jautājums, kādi? Cik daudz? Tā kā posmiņš īs. Negribās zaudēt distanci, tomēr atbrīvo zivtiņu. Pieērēsim pie krasta tuvāk, lai nenes tālāk pēc tarom uz leju. Kā kāds maziņais ieinteresējās par manu fuku. Pavisam šitāds. Tā īstenībā varētu. Varbūt vēl nē, bet pēc tam pamēģināt. Tā kā upe maziņa, zivtiņas te. Visticamāk būs maziņas. Tā, lai interesantāk jāpamēģina patspēt būs uz kaut kādiem virsmas māneklīšiem maziņiem. Kā ir? Hop. Trešais. Labi. Nav liela, vismaz ir daudz. Aizgāja, labi. Ir dīvaini paņēma, kā asars. Tā kā asars. Tāpēc, ka ir arī asars. Nu, strīpēnais razbēnieks. Ir. Tāds nokritis koks.
Pirms koka nebija. Viss pulkšanējās tur aiz koka. Iemetu aiz koka un uzreiz. Nu, protams, nekāds. Nu, tāda šodien būs tā copīte. Uz plunkšķīt. Vēlreiz. Nu, atkal liekas kasers. Jā. Nē, mazs sapliņš, nu. Tas gan bija neatlaidīgs. Nu, šitais jau tāds nepavisam maziņš. Atkal strauticīte. Tā arī pagaidām mans gaidītais dziļums nav pienācis. Oh! Au. Tā, es tās laivas arī plēšu. Iepriekš šeit laivai tā arī beidzās dzīves cikls. Grīdā bija tik daudz mazu caurumu, ka pēc copas bija 10 centimetru ūdens vienkārši laivā iekšā. Neviens caurums nebija tāds reāli ar acu varētu redzēt. Vienkārši garas švīkas pa visu dibenu un kaut kur stūcās iekšā. Smuki mazais iekampi. Galīgi nekautrējās uzbrukt diezgan lielam loblarītim. Zem šitiem kokām sēdēja vismaz 2 lielie. Nu, cik lielie, bet tādi jau kas ap kilogramu. Viens mēģināja paņemt, otrs peldēja līdzi, bet nu es jau biju viņiem virsū. Kurs. Paus. Paņēmu pirms strauticītes, bet grītē sēdēja. Smuki. Tehniski.
Op! Pie pašas laivas paņēmies. Tāds normāls. Smuks uzbrukums bija. Mēģināsim vēlreiz. Pašā garām. Opa! Ew! Vai tas nav šodien lielākais? Nē, tā ir līdeciņa. Paņēmu tur sapalstā. Kā es redzēju to garumu korpusu, domāju, smuks sapalsts. Tā izrādījās zīmuļdesa. Nu, nelec man. Tā, kaut ko noķēra uz valkarīti. Aha, labs loms. Bļēn! Tas jau bija kaut kas interesantāks. Valkarīts atklājās ar spuraino, taisķērās aiz muguras. Tā, nu eksperiments ar mānekļu maiņu. Neko labi nav atnesis. Tikai kaut kāda asarīša. Liksim apakaļ krenku. Ir. Līdeka. Maziņi, bet spēcīgi. Nenāk vairs mest. Nenāk vairs mest. Kas tikko notika? Es reāli jau tinu ārā. Ātri. Tāda, paliela priekš mazas upīs līdaka. Nogrieza. Tāda pusotrinēca, divnēca izsties. Ko es tādu ātru tinienu? Viss skrēja. Mans oblerīts. Nu, nekas tas pieder pie lietas. Pa laikam ar to jāsamierinās. Atkal līdeka.
Viņš mums nenokoda šoreiz. Nav galīgi maziņa, izskatās. Savādāk nes mani projām. Kas tad dzīvo mazajā upītē? Monsteriem, kas man laivu nes projām. Kas pie valna? Kādu izstāvs ap 2 varētu būt pēc pretstības. Nenāk augšā vispār. Tā ankurā nē, tikai... vēl lielāka! Ej, tu nost! Ko es teicu te pa mazu upīti un mazām zivīm? Tur reāli kaut kāda trīniecē. Beigās man sapalts opi izvērtās pa līdekas opi. Nevaldāma, Kāds man līdz 10 grami. Galvenais, lai tur čakāņi nav apakšā. Kust spēcīga torpēda. Nu, nāc atrādies vismaz kārtīgi. Var novērtēt, cik tu tur esi liela. Kābrinājums. Tā man jau roka piekusa. Nu, negribu nākt augšā ne pa kam. Nē, ankurā, nē. Brīn, kaut kur ieķērās. Kaut kur iegāja maita. Nenākās. Nē, es apstāju. Aizgāja. Nu, viņa vispār nenogurst, Kaut kas man te plīsīs. Agri vai vēl. Mans ankurs tur ir. Nu, gan iegāja man striķī. Nevajadzēja man mest to ankuru rot. Jā, iegāja ankurā. Iznāca. Nu vispār. Pagaidām nav variantu viņa nokalsēt. Viņa pat īsti vēl virs ūdens nav uznākusi. Skrien. Tur ir lielāka. Tur ir lielāka pat 3. Tur ir kaut kāda 4 stabili. Man tas ankurs striķis nepatīk. Jo zankur man laivu kaut kur krastā pie čakāņiem aiznesīs. Mazā pavadiņa 5 cm ir ārā no mutes, tas labi. Šaubos, ka viņa padevusies ir. Būs vēl skrējiens. Man vēl viņa ir jāpaņem. Nu, vēl skries. Nu, jau ir bišķi piekususi. Tagad tāda ērta pozīcija. Tā uz krasta pusi nevajadzētu. Tur ir ankurs atkal. Načur. Nu viss. Paņēma normāli. Tagad jāšķiet, ka nespruks.
Filmēju vispār, jā. Jau 9 minūtes. Ej, tu nost. Es nācu palaist, tā kā gribēju, izslīdēju. Gribēju smuki tā uzfilmēt, kā aiziet. Izslīdēju astrā rokā. Nu, esmu gala punktā. Izrādās tā lielā līdaka arī jau bija praktiski pirms gala punkta. Nē, nu forši, ko vairāk var vēlēties. Copa izdevusies. Vai braukšu vēlreiz šeit kādreiz, nu, varbūt kādu citu posmu pamēģināšu. Perspektīva ir. Labi, jāstiep laiva augšā. Izkalt normāli te nav, kur jānes vienkārši būs pa nātrēm augšā pa kraujiņu. Nav ne pirmā, ne pēdējā reize. Čau!